Radio Alise Plus programmā skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Izraēlas armija apstiprinājusi, ka kara gaitā Gazas joslā nogalināti aptuveni 70,000 cilvēku. Pēc armijas datiem 25,000 no šī skaita bija Hamas kaujinieki. Izraēlas armija arī norāda, ka līdz 2024. gada pirmajiem mēnešiem aptuveni 13% Hamas no Gazas joslas izšauto raķešu bija bojātas un nogāzās Gazas joslā. Rezultātā gāja bojā daudz palestīniešu. Armijas aplēses liecina, ka Hamas spēki arī nogalināja daudzus palestīniešus, kurus uzskatīja par politiskajiem pretiniekiem, apsūdzēja sadarbībā ar Izraēlu vai kuru bēgšanu no noteiktiem Gazas apgabaliem grupējums mēģināja nepieļaut. Pēc Gazas joslas veselības ministrijas datiem bojā gājušo skaits ir stipri līdzīgs – 71,667. Turklāt vairāk nekā 450 cilvēki nogalināti jau pēc 2025. gada oktobra pamiera. Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trumpa īpašais sūtnis Stīvs Vitkovs paziņoja, ka sarunās par Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara apturēšanu panākts ievērojams progress. Šāds viņa viedoklis izskanēja valdības sēdē pēc trīspusējām sarunām apvienotajos Arābu Emirātos. Jauna sarunu kārta paredzēta svētdien atkal apvienoto Arābu Emirātu galvaspilsētā Abu Dabī. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir paziņojis, ka vienošanās par Amerikas Savienoto Valstu drošības garantijām viņa valstī esot gatava. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs savukārt pauda, ka Krievija piekritīs starptautiskām drošības garantijām tikai tādai Ukrainai, kas būs Maskavai draudzīga. Pēc viņa teiktā, Maskava ir atvērta nolīgumiem par kolektīvo drošību reģionā, kas ietvertu arī Krievijas drošību. Viļņas Garjūnu tirgū sniega dēļ iebruka vairāku telšu konstrukciju jumti, iznīcinātas preces un tiek aprēķināti zaudējumi. Incidents notika trešdien, kad vairāku lielu telšu jumti iegruva zem smagās sniega segas. Garjūnu tirgū strādā vairāk nekā 10,000 uzņēmēju. Latvijas valsts budžetā šogad vispārējo valdības dienestu funkcijai paredzēti 2,4 miljārdi eiro. Tie veido aptuveni 13,5% no kopējiem plānotajiem valsts budžeta izdevumiem. Ar šo finansējumu paredzēts nodrošināt saistību izpildi Eiropas Savienībā, valsts pamatinstitūciju darbību, fiskālās stabilitātes uzturēšanu, kā arī resursus budžeta elastībai un neparedzētiem tēriņiem. Nozīmīgāko daļu no kopējā finansējuma veido iemaksas Eiropas Savienības budžetā un valsts parāda vadība. Tie ir 945 miljoni eiro. No tiem 367 miljoni Latvijas iemaksas Eiropas Savienības budžetā, kas nodrošina dalību kopējās Eiropas programmās un iespēju saņemt finansējumu valsts attīstībai. Latgales centrālās bibliotēkas ģimenes digitālo aktivitāšu centrā tagad ir pieejami Photon Edu roboti. Mūsdienīgi mācību rīki, kas palīdz attīstīt domāšanu, problēmu risināšanas prasmes un programmēšanas iemaņas. Izmantošanai priekšzināšanas nevajag, roboti piedāvā intuitīvu un adaptīvu vidi, ko var pielāgot lietotājiem. Roboti ir pieejami individuālai lietošanai ar bibliotēkā reģistrētajiem lietotājiem bez iepriekšēja pieraksta. Darbam ar tiem var lejupielādēt mobilo lietotni Photon Edu, bet, ja tas nav iespējams, programmēšanai var izmantot arī ģimenes digitālo aktivitāšu centra datorus. Roboti ir iegādāti Latvijas-Lietuvas projekta Iedrošināt ikvienu ģimenes digitālo aktivitāšu centru attīstība Latvijā un Lietuvā ietvaros. Daugavpils komunālā saimniecības pārvalde aicina, makšķerējot Lielajā Stropu ezerā, veikt loma reģistrāciju. Tas ļauj veikt monitoringu un plānot darāmo, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību. Katrs reģistrētais loms sniedz informāciju par ezera ekosistēmu. Precīza loma uzskaita ir arī kritērijs, lai pilsēta saņemtu zivju fonda līdzfinansējumu ezera attīstībai un uzlabošanai. Informācija par gūto lomu jāiesniedz 5 dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām. Rītvakar 5 vakarā Daugavpils kultūras pilī sāksies konkursa Daugavpils ir talants fināls. Tajā iekļuvuši 13 dalībnieki, kuri pārstāv vokālu, deju, mūziku un aktieru mākslu. Konkursa izšķirošajā vakarā dalībnieki sacentīsies par galveno balvu – 5,000 eiro. Taču nemazāk svarīga būs arī skatītāju uzmanība un atbalsts, kas tradicionāli ir būtiska šī pasākuma sastāvdaļa. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Zemākā gaisa temperatūra šorīt Latvijā bija -28,4 grādi Daugavpils novērojuma stacijā pie Ruģeļu ūdenskrātuves. Tas ir lielākais sals valstī kopš 2024. gada 8. janvāra, kad Daugavpils meteostacijā reģistrēja 29,5 grādus zem nulles, bet Latvijas valsts ceļu sensors pie Kārsavas rādīja -31,3. Nākamās 3 naktis Latvijā gaidāmas vēl augstākas. Sals dažviet var pārsniegt -30 grādus, prognozē sinoptiķi.
Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbild un siltu nedēļas nogali jums novēlas Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.